Sveiciens visiem! Čau, čau! Šajā skaistajā svētdienas dienā, saulainajā, bet vējainajā, man vējains ir. Tā. Redzu, ka sāk pievienoties. Čau, Artūri! Uzraksti, kā var dzirdēt, vai var dzirdēt, redzēt, vai viss kārtībā. Čau, Zanē! Labi, paldies! Paldies! Pagaidīšu vēl nedaudz, kamēr vēl kāds varbūt pievienosies. Kaut gan visādi var būt. Svētdienas diena, viss savos darbos, nedarbos, brīvdienās un tā tālāk. Bet jā, pirms es sāku arī ķerties klāt pašai tēmai, kamēr vēl varbūt kāds ienāks un pievienosies, tad jā, es pastāstīšu par to, kā es šodien tā izdomāju iznākt laivā, kā man tas tā sanāca, jo impulss atnāca, es vairs nepateikšu precīzi, bet tas varētu būt tas pats 8. aprīlis. Un es nezinu, kādas jums pārējiem ir sajūtas pēc lielā aptumsuma koridora, vai kaut kas dzīvē ir mainījies, vai nav, vai kaut kādas citādākas sajūtas. Jūs droši varat arī ierakstīt kādā komentārā. Jā, komentārā tepat apakšā, lai čau, Zane! Kā jūs tagad jūtaties? Jo man šī ir bijusi ļoti, ļoti jaudīga nedēļa. Ļoti, ļoti daudz, kas ir mainījies, gan sajūtās, gan izpratnē, gan vispār dzīves uztverē. Čau! Un es arī ļoti priecājos par atgriezeniskajām saitēm, kad man liekas, tas bija pagājušo nedēļas svētdienas vakars, vēl pirms 8. aprīļa, kad es ieliku to storiju, jautājot, kādas jums pārējiem ir sajūtas. Saņēmu ļoti daudz atgriezeniskās saites par tiem procesiem, un kas man bija ļoti tā kā pārsteidzoši un patīkami pārsteidzoši, kad man uzrakstīja arī daudz tādu cilvēku, ar kuriem es nekad dzīvē nebiju runājusi, sarakstījusies, un es gan zināju, tas tā kā redzu, kas man apmēram piesako, un kas skatās tās lietas, ko es daru. Tajā pašā laikā ne ar visiem cilvēkiem ir sanācis parunāties, un tad man bija tāds liels prieks, kad rakstīja arī tie cilvēki, ar kuriem tā komunikācija līdz šim nav bijusi, un cits pat izvērtās uz sarunām, pārslēdzāmies uz WhatsApp, jo tur var vairāk izrunāties un par tiem procesiem, kas notiek. Un jā, tas, ko jūs arī rakstījāt, gan par lejupielādēm, gan par to, kas sit ārā no komforta zonas, un visu kaut kādu notikumu notiek riņķī, kas sit tā kā ārā. Par kosmiskā līmeņa sapratnēm un atziņām, kas ir nākušas, un jā, bet kas bija ļoti, ļoti interesanti, ko es noķēru arī no jums, un kas man pašai arī tas tā bija, kad par spīti lielām pārmaiņām, viskaut kādām transformācijām, kas notika tajā laikā, un sapratnēm, kas nāca, viss tika vairāk vai mazāk uztverts tā mierīgi, tā ļoti tā harmoniski līdzeni, jo man pašai
es pat teiktu, ka tās lietas, man varbūt pats 8. aprīlis, es nezinu, vai pats 8. aprīlis, jo man lielie procesi sākās jau sestdien, svētdien, pirmdien, tās 3 dienas bija mega jaudīgas, kad, pilnīgi ir sajūta, ka tā kā visa dzīves uztvere, pasaules uzskats tā kā pamainās bez mazai pa 180 grādiem, un tu saproti, ka visas tās pārliecības, kas tevī ir bijušas, par kurām tu esi tā kā stāvējusi un kritusi iepriekšējos gados, jo tas ir bijis tā kā palīdzējis izskaidrot man kaut kādas kopsakarības savā dzīvē. Un tas ir tā kā 3 dienu jautājums, kā tev visu laiku tā kā pārslēdz kaut ko, un tu pēkšņi saproti, ka kaut kādā mērā tu pirms tam visu laiku esi dzīvojis tādā ļoti, ļoti tādā iluzorā pasaulē. Es nesaku, ka tagad nav iluzora pasaule, droši vien viņa vienkārši ir citādāk pamainījusies, bet jā, galvenais, ka tās ir lietas, par kurām man ir bijuši cilvēki apkārt, kas par to jau ir runājuši un stāstījuši vairākus mēnešus, bet es tādā ļoti striktā pārliecībā par to, ka es redzu lietas tā, kā es redzu, es viņas sajūtu tā, kā es viņas sajūtu, un jā, un tagad pāris dienu laikā tev tā kā pārslēdz lietas, un jā, un šajos visos arī procesos, precīzi nepateikšu tagad datumu, bet man atnāca arī sajūta, impulss par to, ka jālaiž ir klajā tā kā tādas dziedinošas sarunas, tādas jauna formāta laiva sarunas, vismaz priekš manis, jo tāpēc, kad līdz šim visas laivas sarunas vairāk vai mazāk, ko es esmu gatavojusi, es viņām tiešām esmu cītīgi gatavojusies, domājusi, rakstījusi, punkts pa punktam pierakstījusi, kam man jāaiziet cauri, kas man jāpastāsta, kā man jāpastāsta, un tā tālāk. Šoreiz ir pirmā reize, ka es esmu bez nekādā papīra, lapas vai klades priekšā, jo man pēkšņi atnāca arī tāda atklāsme, kad bieži vien sanāk, ka tās lietas, kuras es gribu nodot citiem šajā sarunā, es viņu tik daudz jau esmu izlaidusi caur sevi pirms sarunas, ka sanāk, ka tajā brīdī, kad es izēju pašā laivā, sanāk, ka es tā kā atgramoju to, ko es caur sajūtām jau izlaidu caur sevi cauri pirms tam, neatkarīgi no tā, vai tas ir bijis iepriekšējā vakarā, vai parasti man jau pa nakti nāk vis kaut kādas tādas frāzes, sajūtas, kas man būtu jāpasaka, kā man būtu jāpasaka, un tad es sēžu un rakstu viņas, un vēl kaut kā, vai citreiz tas ir pāris stundas pirms tā paša laiva, kad es uzrakstu punktus pa punktam, kā es to iešu cauri un runāšu, bet es esmu ievērojusi, ka ir tādi momenti, kad es pašā laivas sarunā, kad es jums kaut ko saku, un viņš vairs tā neskan, manī tā nerezonē, kā tad, kad tās pāris stundas atpakaļ, un tad es tagad arī noķēru to sajūtu, ka tas ir tāpēc, kad, būtībā, ja es to sarunu pie sevis esmu izgājusi pāris stundas pirms laiva cauri, tad būtībā es pie jums nāku ar jau it kā tādu tā kā novecojušu informāciju, novecojušām atziņām, atklāsmēm un tā tālāk. Un līdz ar to tad es gribēju pamēģināt, kā tas ir to darīt citādāk, bet otrām kārtām tāpēc, ka tēma ir arī tēma, jeb drīzāk es viņu sauktu par nodomu šai sarunai, ir sajust sevi radošajā plūsmā. Un radošums ir tā lieta, kas man ir kļuvusi pēdējos mēnešos ar vien aktuālāk un aktuālāk, bet tieši šajā te nedēļā, pēdējā, kas ir izejot cauri arī šim te aptumsam koridoram, es pilnīgi jūtu, ka es sajūtu un saprotu šo te radošo izpausmi pilnīgi citādāk, nekā es to sajūtu pirms tam. Un sajūtās es to sajūtu jau kā tādu
daudz vērtīgāku un dziļāku procesu, ko mēs vispār varam darīt, radot, nekā vienkārši visu laiku ejot, mācoties, apgūstot jaunas zināšanas, uzkrājot pieredzi pati par sevi, bet es vienmēr, tā kā es esmu vairāk bijis jau no skolas laika, tā kā vairāk tā kā eksakts cilvēks, man patīk zināt, man patīk saprast, man patīk, kad viss ir skaidrs, salikts pa plauktiņiem, tur schēmās, grafikos, un es tagad, kad tā atceros atpakaļ, es vēl kaut kad nesen pāršķirstīju savas tā kā klades, pierakstu klades, arī no kaut kāda 16. 17. gada, kad es mēģināju vairāk izprast lietas caur šo te tā kā nemateriālo pusi, jo tā kā es pats studēju veterināru medicīnu, un tur ir skaidrs, medicīnas jomā, tur ir vairāk vai mazāk skaidrs, kas ir fiziskais ķermenis, kas ir emocijas, kas ir prāts un tā tālāk, bet nekur netiek runāts un, tā kā par to, kāda loma mūsu dzīvē ir dvēselē. Un tad, kad manī arī toreiz notika kaut kādas tādas transformācijas, tādas pirmās tā kā atmošanās pazīmes, es sapratu toreiz, kad tātad dvēselē arī kaut kur jābūt, tam garīgajam aspektam arī kaut kur jābūt, bet viņš tajā manā uzkonstruētajā sistēmā par to, kur katram ir vieta, man tai dvēselē nebija nekur, kur viņu ielikt, jo es nesapratu, kāda ir tā viņas nozīme mūsu dzīvē, kāda ir tā viņas funkcija, un es tagad atceros, arī pašķirstot tās klades, ka es pat sev pirms cik jau gadiem zīmēju schēmas, lai saprastu, kurā vietā kas atrodas, tā kā, kas tāda dvēsele ir, kas ir tā kā gars, kas ir dievs, kas ir tā, un tur, tā kā pašķirstot tās schēmas, tur droši vien ļoti interesanti varētu, protams, daudzas lietas ir mainījušās kopš tā laika, bet es vienmēr esmu mēģinājusi salikt kaut kādu savu izpratni un sapratni par dzīvi iekš kaut kādām schēmām, tā, lai es viņu varētu saprast un izskaidrot. Un, protams, tad, kad jau pirms 3 gadiem es arī sāku mācīties par iepriekšējām dzīvēm, sāku ceļot uz iepriekšējām dzīvēm, sāku sajust ne tikai ar teorētiski zināt, kad ir tāda dvēsele, ir tādas enerģijas, ir dažādas pieredzes, dažādos plānos, dažādos laikos un dažādās telpās. Toreiz, protams, tad, kad tu tajā visā ieej no paša sākuma, tev ir arī vieglāk izprast, kā tas viss notiek, ka tas viss ir tā smuki chronoloģiski salikts pa plauktiņiem, tā kā tagad es dzīvoju šo dzīvi, un tad man ir bijušas iepriekšējās dzīves, un tad man būs vēl nākamās dzīves, un tā tālāk. Un tad tu vēl mēģini visu to, ko tu esi redzējis, pieredzējis, sajūts chronoloģiski salikt kaut kādā secībā. Protams, diezgan ātri mēs ar kursa biedriem sapratām, ka to nav reāli izdarīt, jo ir lietas, kas īsti tā kā līdz galam nesaskan, ka visu laiku, ik pa laikam, jo tu dziļāk ej, jo kaut kādi tā kā erori tajā visā parādās, jo, tā kā tu nevar visu savus pieredzes salikt chronoloģiskā secībā un pateikt, ka tas ir kaut kas, kas jau ir noticis, tas ir kaut kas, kas vēl nav noticis, bet tad jautājums, kā tu vari redzēt to, kas vēl nav noticis, bet kas vēl iespējams būs, un tad, protams, jo tu vairāk mēģini to izdomāt un saprast, jo tev ar vienu vairāk, tā kā tu saproti, ka tur arī tajā schēmā kaut kas nestrādā. Un jā, bet tā kā es šajā jomā strādāju vairākus gadus, un tas priekšstats un tā teorētiskā puse tam, kā tas viss strādā, man bija skaidra. Es pie viņas arī vairāk vai mazāk pieturējos, lai arī es jūtu, ka līdz galam ir kaut kādas lietas, kas nesaskan, kas līdz galam nesarezonē, un tad tu īsti tā kā nesaproti, kur tajā visā ietilpst vēl kaut kādas paralēlās pieredzes,
vēl tad tev atnāk informācija par pieredzēm citās planētās, citās dimensijās, un vēl tad izrādās, ka ir tādas simulētās dzīves, lai kas tas arī būtu, bet to tu arī īsti nevar ielikt tādā klasiskā reinkarnācijas ciklā, un tas visu laiku tev tā kā liek iet dziļāk un meklēt dziļāk, lai saprastu, kā tas viss strādā un kas tas vispār ir, kas te apkārt notiek. Un godīgi sakot, jo es ilgāk tajā visā esmu iekšā, jo tie tā saucamie sistēmas tā kā gļuki ir arvien biežāki, jo tu saproti, ka tu nevari izskaidrot lietas tā, kā tu esi viņas redzējis līdz šim. Un jā, un kas ir ļoti interesanti, man ir arī arvien vairāk cilvēku, nu tā kā, ko es pamanu, riņķī apkārt jau par tām lietām runā. Un es arī redzu, ka šeit arī klausās daļa no cilvēkiem, kas par to runā un stāsta. Un pirmajā brīdī, kad es to klausos, man tas tā kā arī iztrigerē, izsit no kaut kādām sliedēm, kad es to informāciju dzirdu, jo no vienas puses, nu kā tas ir? Tajā pat laikā tu jūti, ka īsti tā kā tu zini, tā kā es zinu, kā tas ir, arī līdz galam nav. Un tas, kas notika tagad arī tajā aptumsuma koridorā, tas bija kaut kas, es pat nezinu, kā to var aprakstīt. Man bija tāda sajūta, ka tās 3 dienas tev vienkārši met nost tās lietas, tos priekšstats, kā tu esi, tā kā es esmu redzējusi lietas pirms tam, un pēkšņi tu attopies, kad viss ir pilnīgi citādāk, un viss pat iespējams iet pilnīgi citādākā virzienā, nekā tas tu to savā sapratnē esi tā kā salicis. Bet, tā kā man ir grūti šobrīd komentēt tās jaunās izpratnes, jo, protams, ir tikai pagājusi, vēl pat nav nedēļa pagājusi, viņš tikai pamazām sēžās, un droši vien paies laiks, līdz to varēs izskaidrot kaut kā dziļāk arī citiem, ja vispār varēs, jo es sāku saprast to, ka droši vien ir lietas, ko ar prātu nevar izskaidrot, un tas lielais, tā lielā laikam arī tā transformācija, kas man tajā brīdī notika, bija par to, ka es sapratu, ka man ir jāpieņem izvēle, vai es turpinu iet pa vecam, mēģinot pilnīgi katru lietu savā dzīvē izskaidrot, katrai atrast likumsakarības, cēloņsakarības, vai arī es eju tālāk, jo tāpēc, ka kamēr es mēģināšu visu izprast tādā prāta līmenī, es vienkārši, tad vienkārši tas prāts man uzliek tādus tā kā griestus, cik tālu es varu aiziet, un tad es vienkārši palieku tur, kur es esmu, kuļoties pa to informatīvo lauku, ko es varu saprast un cik tālu es esmu nokļuvusi. Bet, ja es gribu iet tālāk un doties tālāk, tas nozīmē, ka ir kaut kādas lietas, kas man vienkārši ir jālaiž vaļā, jāpieņem, ka varbūt arī citādāk, kad acīm redzot var vadīties pēc kaut kā cita, ne tikai pēc tā, kā mēs saprotam, pieredzam, izskaidrojam lietas, bet ka tas ir arī kaut kā citādāk. Un paralēli šim te visam procesam nevelti saruna ir par radošumu, jo šī ir atkal lieta, kas jau vairākus mēnešus ir arvien vairāk manā laukā pacēlusies, izgaismojusies, un arī tikai tagad es sāku aptvert, ko tas patiesībā nozīmē, kas ir radošums, kas ir radošās izpausmes, kas ir kopradīšana un kā tas mūs ietekmē, jo ja es tā atskatos, pa īstam es sāku sajust, ko nozīmē radīt un ko nozīmē kopradīt,
Tad sākās tad, kad mēs ar meitenēm sākām veidot un radīt gaismas svētkus, jo mums pašām tas bija pilnīgi tāds wow moments, kā to var izdarīt, tāpēc, ka tas, kas notika starp mums, miedarbībā ar mums, tas tā kā neiekļāvās nekādos principos, izpratnēs un sapratnēs, ko es biju pieņēmusi priekš sevis, kā tiek organizēti pasākumi, kā tiek piedāvātas cilvēkiem prakses, kādas prakses, kā tas vispār notiek, jo būtībā, lai mēs radītu to, ko mēs radījām, un vēl joprojām turpinam radīt, jo 2 gaismas svētkus mēs novadījām, bet nākošie arī vēl būs, un tā kā ir jau paredzēta vairāk uz priekšu pa citām tēmām, bet mēs sapratām, ka, lai radītu to, ko mēs radām, mums ir brutāli jāmet nost tas, ko mēs esam zinājušas pirms tam, pat par tām lietām, tām praksēm, ko mēs it kā tur piedāvājam, ka mēs viņas nevaram piedāvāt tādā formātā, kā kāds mums to ir iedevis, iemācījis. Mums ir kaut kas jānomet no tā visa nost un jāiet pilnīgi pa savam. Un tā bija tāda kaut kāda arī ļoti neparasta, skaista pieredze, ko mēs redzējām, kā tas strādā, ka tas tā tiešām notiek, ka tu vari aiziet un tajā plūsmā, kurā tu esi, no tevis sāk nākt ārā lietas, sāk nākt ārā vārdi, sāk nākt ārā tādas plūsmas un enerģijas, ko tu nekad ne pie viena cilvēka nevar aiziet un iemācīties, ko tu nevari īsti apgūt, tas vienkārši notiek caur kustībām, caur sarunām. Protams, arī tās lietas, ko mēs gatavojam, tās prakses, nav tā, ka mēs aizējam un uz vietas tur kaut kas top, jo tam mēs gatavojamies, bet, lai nonāktu pie tam, ko mēs tur vispār darīsim, tas nāk caur tādiem impulsiem, kas bieži vien mums sanāk savā starpā vēl pacīnīties arī ar prātu, jo tāpēc, ka liekas, ka to taču nevar izdarīt, tā nevar izdarīt. Tā kā atnāk pirmās tās idejas, un tad tu pamazām strādājot ar sevi, tu saproti, jā, bet man neatnāk tāda impulsa, ka to var darīt, ja to nevarētu izdarīt. Tur vairāk stāsts par noticēšanu sev, par ļaušanos, par būšanu tajā brīdī un izdarīšanu to, kas tev iekšā nāk uz āru. Un tā kā 2 pasākums mēs esam novadījušas, pašas īsti līdz galam nesaprotot, kā tas vispār notika, kā mēs to izdarījām. Tāpat šajā laikā mēs kopā ar Zanu Kalnozolu, kad vadoties no tā, kas mums nāk no augšām, izveidojām arī kursu ar nosaukumu ar smiekliem caur bailēm, kas mums arī caur čanelēto informāciju atnāca pilnīgi citi principi, cita pieeja, kā var risināt kaut kādus jautājumus, nevis to, kas ir kaut kur mācīts, paņemts riņķī apkārt no citiem. Un, protams, mums sākumā liekas, tā kā nereāli, kā tas ir iespējams, kad, tā kā cilvēki atnāks, un viņiem būs jāizdara tas un tas, un tad viņiem palaidīsies vaļā tur tāda problēma vai tāds jautājums, jo mums ar prātu liekas neloģiski, kā tas vispār var būt, ka pat neejot iekšā problēmās, kā visi saka, ej un skaties bailēm acīs, ej un skaties savām problēmām acīs, un tad roc tās problēmas, meklē cēloņus tām problēmām, jo tas ir tas princips, ko es esmu apgūsi un mācījusies pēdējos gadus. Un es vienmēr esmu arī lepojusies ar to, kā man patīk rakt un pētīt un saprast un izprast. Un man jau likās, ka tas ir tas pareizais veids, kā to visu darīt. Bet
Bet atkal, vai nu tāpēc, ka šobrīd uz planētas mainās enerģijas, vai nu tāpēc, ka tā apziņa sāk paplašināties kaut kā citādāk. Bet es saprotu, ka īsti tās lietas vairs nestrādā tā, kā es domāju, ka viņas strādā pirms tam. Un šobrīd arī Zanai Birkmanai iet kursus, kurā mēs arī esam iekšā, un tur mēs arī redzam, ka viņai ir arī atnākuši impulsi, kas ir īstenībā kaut kādā mērā iet pretrunās ar visu to, ko mēs esam darījuši iepriekšējos gadus, kad ir lietas, ko var darīt pilnīgi citādāk, nerokot atpakaļ pagātnē, nemeklējot cēloņus lietām, bet pasakot paldies tām pieredzēm, kas līdz šim ir bijušas pieredzētas, un no šī te brīža veidojot to savu pieredzi uz priekšu, sevi, savu dzīvi tā, kā tu vēlies. Un, protams, lai šitam pārkāptu pāri, tur ir, baigais, tur jātiek tādam lielam, nezinu, prāta gļukam pāri, lai tā kā pieņemtu, ka tas tā var būt, jo visu laiku arī it kā vadoties pēc tā, ko mums deva, lai mēs novadītu vienu pasākumu, otru pasākumu, trešu, tad kursu. Mēs tā kā darījām to, ko mums no augšas lika darīt, bet pašām visu laiku bija tā neticība. Vai tiešām tā būs, vai tas tā notiks? Un tagad, kad ir pagājuši vairāki mēneši, kad mēs vadoties pēc tiem impulsiem un tās informācijas, kas mums tiek dota, esam sākuši darīt un radīt lietas, mēs redzam, ka tas strādā. Mēs redzam, ka tiešām ir tā, ka var vieglāk. Man ar šo te ir no mūsu četrnieka, man liekas, ka man ir viss grūtāk, jo tāpēc, ka es esmu visvairāk sev apkrāvus ar šīm te šo te kastīšu sistēmu prātā, ka man visām lietām jābūt ir kaut kādam skaidrojumam un katrs ir jāsaliek pa plauktiņiem, bet šobrīd es redzu, ka viss ir tiešām pavisam citādāk nekā tas ir bijis līdz šim. Un tas, uz ko mums visu laiku arī ir likts uzsvars, gan gaismas svētkos, gan kursos, ir tieši radošās izpausmes, un citreiz liekas smieklīgi, tā kā tas ir, mēs te katru dienu pazīmēsim tur vienu vai otru lietu, un mums paliks labāk, mums tā kā dzīve sakārtosies, tā kā liekas, tā kā atkal ar prātu domājot, tā kā muļķīgi, kā tas ir? Mēs te sēdēsim pie galda, zīmēsim, kamēr mums it kā dzīve pati sāks no sevis kārtoties, bet tas, ko es esmu savilkus kā tādu lielu atklāsmi pašai priekš sevis, īstenībā radošums un radošā izpausme ir ļoti, ļoti spēcīgs instruments, lai tiešām sakārtotu lietas, kuras pēc vecajiem principiem mēs kārtotu, ejot un rokot pagātnē, ceļot lietas augšā, mēģinot saprast, kas ar viņām notiek. Bet tagad, kad tu uzliec to fokusu uz to radošo izpausmi, tev tas viss notiek pilnīgi citādāk pirmām kārtām, tāpēc, ka tev nav tām bailēm jāskatās brutāli acīs un jātrīc no tā, ka ārprāts, kas nu būs, ka tu to vari darīt vieglāk, skaistāk, tā kā radošāk un tā kā it kā noliekot savu fokusu kaut kur citur, bet tas arī nav, tas, ko es sapratu, tas arī nav tā, ka tu sāc tā kā, tas nav tā, ka tu sāc kaut, piemēram, zīmēt vai kaut ko tādu darīt, un tur nav stāsts tik daudz par to, ka tu ej un tehniski dari kaut kādu lietu, un tad tās pārējās tev sakārtojās, kamēr tu it kā neredzi, kas tur notiek. Jo vēl jāpiemina par radošumu, ka tas, kā es viņu sajūtu, un tas nav tikai par kaut kādiem mākslas veidiem, tur es nezinu, zīmēt, rakstīt, glaznot un tā tālāk.
jo radošā izpausme, kā es viņu sajūtu, ir tā var būt jebkura darbība, ko mēs darām, kur tā kā, kad tu esi radošajā plūsmā, būtībā tās ir tās darbības, kuras darot tev tā kā laiks pazūd apkārt, telpa pazūd apkārt. Un neatkarīgi no tā, vai tā ir zīmēšana, gleznošana, citam varbūt tā ir, pieņemsim, būvniecība, konstruēšana, kaut kādas lietas, vai ēst gatavošana, vai strādāt dārzā, vai vēl kaut ko tajā brīdī, kad tu tā kā viss pārējais tev apkārt it kā tā kā pazūd, tas nozīmē, ka tu pats esi tajā savā radošajā plūsmā. Un kāpēc būt šādā radošajā plūsmā ir tik vērtīgi, jo pirmām kārtām viens no maniem secinājumiem pēdējos mēnešos ir tāds, ka lielākā daļa mūsu problēmu bieži vien pat nav reālas problēmas. Viņas ir problēmas, tāpēc, ka mēs izdomājam, ka tās ir mūsu problēmas. Un es to arī sapratu tajā kursā, ko mēs vadījām par bailēm, jo mums turpat izskaidroja to, ka bailes pašas kā tādas ir ilūzija, ka viņas tā kā īsti neeksistē, bet ir lietas, ko mēs nevarot nosaukt citādāk vārdā, mēs viņam piešķiram tām lietām baiļu nozīmi. Bet arī tur mums tika skaidrots tā kā, kādas ir tā kā pat var iedalīt bailes, un mēs viņus vēl joprojām nosaucam par bailēm, kuras it kā tā kā nav bailes, ka viena no tām lietām, liela daļa, viņas tā kā pat ķermeniski mums izskaidroja, kur viņas atrodas, ir lietas, kas vairāk saistās ar prāta līmeni, kas ir būtībā, viņas nav bailes kā tādas, bet tie ir mūsu priekšstati, uzskati, ierobežojošie un viskaut kādas tādas lietas, bieži vien arī saistīts ar to, ko citi par mums padomās un tā tālāk. Līdz ar to beigās tā nav baile pati par sevi, bet tas ir kaut kas, ko tu izdomā, ka tā ir tava problēma, vai tu izdomā, ka tev ir bail. Un bieži vien tu pat neesi tās lietas pieredzējis savā dzīvē, bet tu jau esi izdomājis, ka ja tu darīsi to un to, vai nu tev būs kauns, vai nu kaut kas notiks, vai nu tev nesanāks, vai vēl kaut kas, un ka tas ir pilnīgi tā kā lai pasaka, negribās lamāties, bet, katrā ziņā tas ir pilnīgi kaut kāds tā kā sistēmas tā kā kaut kāda kļūda, jo cilvēks pat ar to nav dzīvē saskāries, ka viņš jau ir izdomājis, ka viņam būs tā un tā, ja viņš darīs to un to. Un līdz ar to, ja mēs pieņemam to, ka šī ir vesela daļa ar lietām, kas mūsu dzīvē radas problēmas, kas nemaz nav problēmas, tā ir tā kā viena daļa, tad ir viena daļa, kas mums atrodas tā kā vairāk saules pinumā, 3. centra rajonā, un tas arī ar mums spēcīgi notika kursa laikā, kad tā turakali ir sakrājušās tās, tā kā mums channelingā pat teica, lai mēs izdomājam citu nosaukumu bailēm, jo tāpēc, ka viņš īsti neraksturo to, kas tas ir, bet būtībā tās ir kaut kādas atkal izstrādātas lietas, kas atrodas šajā te sauspinumā, kas pieredzes, bieži vien tās ir kaut kādas vai ķermeniskas atmiņas, vai citu līmeņu tā kā atmiņas, kuras mūsos ir sakrājušās, un kuras būtībā ir izstrādātas, atstrādātas, mēs viņas varētu palaist dzīvē tālāk, atlaist un dzīvot bez viņām, bet tikai tāpēc, ka mums, pieņemsim, ja mēs esam pieņēmuši priekš sevis, kad visu dzīvi mums bija, piemēram, bail no zirnekļiem, ir bijis bail no zirnekļiem, un iespējams tas jautājums, tā baile ir kaut kur izstrādāta, palaista, atlaista,
Bet tikai tāpēc, ka mēs vēl joprojām turpinam domāt, ka mums no tā vēl joprojām ir bail, viņa neatlaižās un viņa paliek mūsos iekšā. Un šeit varbūt, vai arī, piemēram, nu labi, vai, piemēram, tas, ka bērnībā tev tur, es nezinu, tu nometi šķīvi sasit un tur kāds tur mājās vai mamma vai vecmāmiņa sāka sabļāva un sarāja, tāpēc, ka tu esi saplēsis trauks vai ko, tad tā arī ir kaut kāda pieredze, kas ir bijusi, bet viņa ir izstrādāta un viņu varētu laist vaļā, bet nē, tagad katru reizi, kā kāds sāk par kaut ko bārties vai ko, tev jau sākās stress, spriedze, jo tāpēc, ka tā ir palikusi tā kā tāda atmiņa no tā, kas ir, bet to varētu ļoti vienkāršos veidos palaist vaļā, ja mēs ļautu to palaist vaļā, bet mums atkal šeit ir tas uzkāriens, ka par to, kad man tā toreiz bija, tas nozīmē, ka man tā vienmēr būs. Un šeit arī es vēl kaut kur arī dzirdēju šo piemēru, kas man ļoti norizonēja par maziem bērniem, kad kā atšķirās, nu tā kā it kā jau liekas, ka pieaudzis cilvēks, kas, nu, saliek kaut kādu savu iepriekšējo pieredzi, un tāpēc viņš vairs negrib darīt to un to, jo viņš ir pieredzējis, kad ir bijis tādas un tādas rezultāts tam, ko viņš dara, un it kā jau liekas saprotami, ka viņš to tā ir pieņēmis priekš savus, bet, piemēram, ja paskatās arī uz tādu zīdaini, kurš mācās staigāt, un kurš visu laiku tā kā krīt un gāžās un vēl kaut ko. Jautājums, vai viņam kaut kādā brīdī paliek bail no tā, kad, es jau 10 reizes nokritu, tāpēc es vairāk necelšos un nestaigāšu. Jo, ja mēs ar tādu domāšanu, kāda mums ir lielākai daļai šobrīd, būtu uzauguši jau no agras bērnības, visticamāk, es pieļauju, ka kādiem 70–80% cilvēku pat nebūtu iemācījušies staigāt, jo viņiem vienkārši būtu bail to darīt. Tāpēc, ka tu taču visu laiku nokrīti, paslīdi, aizķeries un vēl kaut kā, un tad tas nozīmē, ka mēs dzīvotu tagad pasaulē, kur viss ir āpot. Tad var tikai pateikties tam, kad mazi bērni lietas redz un sajūt citādāk nekā pieaugušie. Bet jā, tā tad ir, kā es teicu, tā pirmā daļa, kas mums tika skaidrot, kas ir tā kā galvā, tad ir, kas ir šajā te saules pinumā, un jā, un tad, kad tu tā jutīgāk uztver sajūtu savu ķermeni, tad es jau ikdienā pat pēc tam praktizēju un pielietoju, kad ja es jūtu, ka manī kaut kas, tiešām citreiz liekas, ka pilnīgi tev rauj iekšas ārā, ka tu, nu tā ne fiziski, bet enerģētiski tu jūti, ka kaut kas ir, kaut kas, ko tev rauj ārā, un ka tad labākais ieteikums, ko mums ieteica tajā brīdī, vienkārši noņemt fokusu nost, jo tā sajūta, nu, viņa nav īsti patīkama, ka, nu, tā kā tu augšām esi iedevis signālu, ka tu gribi, lai tev atbrīvo no tām lielākajām izstrādātajām lietām, bet fiziski tu jūti, kā tev tās enerģijas velk no tevis ārā, un viņas, nu, tā kā nav forši, ka mums iedeva tādus ieteikums, ka tajā brīdī, kad kaut kas tāds notiek, tas ir tāpat kā kāds aiziet pie zobārsta un rauj ārā tev zobu, tu zini, ka tev būs pēc tam labāk, bet tas izraušanas process nav patīkams, tad tas bija ieteikums no augšām, tā kā uzlikt tajā brīdī fokus uz kaut ko citu. Tāpēc mums tik ļoti bieži kursos liek zīmēt, tur rakstīt, meklēt kaut kādas lietas apkārt, kas notiek, nu, it kā tā kā novērst uzmanību, vai, nu, tur pat bija tā, ka, nu, ja tu tiešām nevari pagulēt naktī, jo tev liekas, ka tev tur to trešo centru rauj ārā, nu, tad vienkārši paņem, uzliec kādu komēdiju, paskaties komēdiju, lai kamēr tev tas process notiek tur tajā trešajā centrā, tu vismaz esi tā kā noņēmis fokus nost, un tas aizies, atbrīvosies no tevis daudz vieglāk un harmoniskāk, jo tu tajā brīdī domāsi par citām lietām. Un šajā brīdī arī mums likās, nu kā tas, nu tā kā tas nopietni tik vienkārši, jo mums jau atkal ir, nu, gadiem mācīts, kad
lai atbrīvotos no kaut kādām lietām, tev atkal ir jāiet bez mazliet caur tām ciešanām cauri, tev jāsaprot, kas un kāpēc un vēl kaut kā, tad mums, piemēram, tajā kursā par bailēm atnāca informācija, kad īstenībā, jo mazāk mēs par tām bailēm zinām savā dzīvē, jo mazāk prātam ir kur pieķerties, jo var gadīties arī tā, ka tu it kā atlaid no sevis kaut ko, bet tad, kad tu sāc pārdomāt, kā tev bija kādreiz, tu tā kā to informāciju atkal uztini uz savu prātu, viņi ir atkal atpakaļ. Jo tāpēc, ka tu esi, mums pat arī iedeva speciāli instruktāžas, kad tā kā tik un tik ilgu laiku saglabāt ierakstus un pēc tam viņus slēgt nost, lai cilvēkiem nav tā, ka viņi tagad izdomās pēc pusgada pārklausīties to un tad viņi atcerēsies, jā, man toreiz bija tādi jautājumi un tādi un šitā, lai viņi tā kā neklausītos un neuztītu to atpakaļ, jo tāpēc, ka visvieglāk tas atlaižās, ka tu par to tā kā nedomā. Un jā, protams, tās trešās atkal bija, kas mums bija skaidrots, ir kā tādi impulsi sirds centrā, kad tas tiešām ir tā, ka, piemēram, tu no rīta pamosties, un tu, piemēram, es nezinu, pieņemsim eju uz darbu, un tev atnāk sajūta iekšēja, kad šoreiz pa šito ceļu neiešu, iešu pa citu. Vai, piemēram, šodien nedarīšu to un to, labāk darīšu kaut ko citu. Un šīs jau arī īsti, tā kā šīs, beigās sanāk no vienas puses, ka tās ir vienīgās reālās lietas, kas tiešām varētu būt saistīts ar kaut ko, kas tiešām dzīvē varētu notikt, kas nav ne izdomāts, ne arī no iepriekšējo pieredzi balstīts, ka tas ir kaut kas, kas tiešām acīm redzot mums iekšā dod kaut kādu signālu, bet arī šo te vairs nevar nosaukt par bailēm kā tādām, jo tas ir kaut kas, tev vienkārši caur tavu iekšējo sajūtu, tev no augšas iedod tā kā intuitīvi to sajūtu, šodien labāk šo nedarīt. Tas ir tā kā augšņas tev mēģina tā kā pabrīdināt par to. Un ka, ja tā sajūta, ja tajā brīdī, kad notiek iekšējais konflikts, piemēram, darīt to vai nedarīt to, tad, ja ir sajūta, ka tas notiek tieši sirds centrā, tad tie ir vienīgie brīži, kad viņi teica, ka tā kā paļauties uz to, kad acīm redzot to tā vienkārši tajā brīdī nevajag un viss. Bet jā, tā es aizpildēju tajā, kas mums bija tās kaut kādas atziņas. Tā ir tikai daļa no tām atziņām, ko mēs ieguvām tajā kursā, bet saliekot atkal to kopā ar šo te radošo izpausmi radošajā plūsmā, tad vienkārši tas, kā es to šobrīd redzu un sajūtu, ir tā, ka tajā brīdī, kad mēs esam šajā kaut kādā savā radošajā procesā, kur, kā es teicu, apkārt laiks apstājās, telpa pazūd, tu esi vienkārši tajā, ko tu dari. Būtībā, kā tas vispār var strādāt, viens ir tas, ka tajā brīdī, kad tu esi savā radošajā plūsmā, tu automātiski neesi prātā. Līdz ar to es nesaku, ka visas tās lietas, ko mēs prātā izdomājam vai pieņemam par savām problēmām, ka viņas tagad tu sāksi kaut ko radoši darīt un tev viņas tā kā tiks izslaucītas ārā, tā gluži tas nav, bet būtībā tā ir kā tāda prakse, kuru tu vari trenēt, lai tā kā izkāptu no sava tā prāta stāvokļa. Un sanāk tā, ka jo vairāk tu no viņa spēj tā kā izkāpt, jo būtībā tevi mazāk skar visas tās lietas, jautājumi, kas tev stāv visu laiku galvā un maļās pa galvu. Jo es domāju, ka jebkurš, kas saprot, par ko es runāju, kā tas ir, kad es domāju, ka nav tāds cilvēks, kas nav pieredzējis to sajūtu, ka tu esi tā aizrāvies ar kaut ko, kad tu pilnīgi tā kā esi tajā visā iekšā. Tur nav laika, ne vietas, ne telpas domāt par to,
tā kā, ja tu esi procesā iekšā, tu jau pat nedomā, ko pārējie domā par to, ko tu tajā brīdī dari. Tur tik daudz, kas atkrīt tev. Un līdz ar to, jā, viens ir tas, ka jo tu biežāk izkāp no prāta, jo tev mazāk prāts ietekmē. Otrām kārtām, tajā brīdī, kad mēs esam tādā tiešām radošā plūsmā, lai kas tas būtu, ko mēs darām, jo, tad, ja mēs pieņemam, ka vēl ir daudz cilvēks ietekmē, tad viņu iepriekšējās pieredzes, traumas, emocionālie nospiedumi un tā tālāk, tad šajā radošajā plūsmā, kad mēs radām tā kā no sirds, tas, kas caur mums tiek vadīts, tur tiek laistas arī tā kā dziedinošas enerģijas, jo radošs process pats par sevi ir arī dziedinošs process. Līdz ar to, tajā brīdī, kad tu radi, varbūt nav tā, ka tu pieņemsim kaut ko zīmē un tur domā par kaut kādu to savu traumu vai ko, bet automātiski tavā ķermenī, tevī, visos līmeņos sāk plūst kaut kādas dziedinošas enerģijas. Un varbūt tajā brīdī tas, kas tev tiek dziedināts, ka tu esi tajā radošajā izpausmē, varbūt tas netiek fokusēts uz to, ko tu varbūt visu laiku esi iedomājies, ka es gribu tikt galā ar to un to jautājumu, bet kaut kādā mērā tevī kaut kādas lietas tāpat tiek dziedināts. Tātad tas ir tā kā kad ir tā kā nošaut ar vienu šāvienu 3 zaķus, sanāk viens ir tas, kad tā ir iespēja tikt ārā no sava prāta konstrukcijām, otrs no tevī notiek dziedinošs process, trešais tu vēl kaut ko pa to laiku uzradi, kaut ko, kas šeit apkārt neeksistē, kas šeit nav. Un tā kā jā, tas ir tas, kur es saskatu šo te vērtību radīšanā, te īstenībā par to, kas man vēl ir atnācis saistībā gan ar radīšanu, gan ar kopradīšanu, mums ir nākus arī tā informācija, kā tiek translētas caur mums enerģijas, tad, kad tajā brīdī, kad mēs radām vai daram lietas un vēl tajās ieliekam nodomu, to es varbūt šodien nestāstīšu, lai tas neizplešās tā pilnīgi un galīgi uz visām pusēm, bet man laikam tas galvenais, ko es gribēju jums pastāstīt par to, kā es redzu, kas notiek radošās plūsmas laikā, kad mēs esam, un tad man vēl atnāca sajūta. Šis man arī vajadzēja tā kā noskaņoties un uzdrīkstēties tam, jo impulss atnāca, bet es vēl pie sevis arī vēl gribēju pacīnīties pretī, vai tiešām to vajag vai nē. Bet man atnāca sajūta, ka es jums varētu novadīt tādu mazu īsu meditāciju ar nodomu, lai katrs no jums sajustu sevi savā radošajā plūsmā. Un katrs, protams, pats pie sevis sajūtiet, vai jūs to šobrīd gribat vai negribat, vai tie, kas tur, piemēram, tagad varbūt sēž mašīnā un kaut kur brauc, tad jums noteikti nav jāvar acis ciet un tagad jāsāk meditēt, bet tā būs tāda īsa meditācija arī tiem, kas nav neko tādu darījuši, pavisam vienkārši. Un jā, tā kā pirms tam, ja kādam varbūt ir kāds jautājums, uzrakstiet, ja ir, vai viss skaidrs. Jo tad es jūs varētu aizvest tādā mazā meditācijā. Kā jums vispār tas rezonē, to, ko es saku? Iet tas kaut kā kopā ar to, kā jūs redzat lietas, kā jūs pieredzat lietas? Artūram, jā. Artūrs jau vispār mākslinieks. Zanai droši vien jā, jo mēs šito esam krustu šķērs, šito tēmu jau runājušas.
Kādam no citiem, kas klausās, vai vispār tas liekas kopā vai nē. Jā, interesanti. Es galīgi nebiju plānojis šodien stāstīt par to, kas mums nāca tajā kursā par bailēm. Kā tev pašai ar šo visu tiec pat galā? Un tu jau ļoti labi redzi, kā man ar šo iet. Nu, katrā ziņā šobrīd tas, kas ir noticis šīs nedēļas laikā, nu, man ir tāds riktīgs apvērsums pašai, iekšējs kaut kāds, jo es saprotu, ka tā ir viena no lielākajām vispār transformācijām pēdējo gadu laikā, jo, nu, pilnīgi visa pasaules uztver mainās un saprašana par to, kā tas ir. Kā tas būs praktiski, man to ir grūti. Es zinu, ka jau tagad ir lietas, kas man notiek vieglāk. Es ļoti ticu tam, ka, ja es ar tevi parunātu, droši vien mēs atrastu vēl lietas, pie kā var piesieties, piekasīties, bet kas vēl tiek celts ārā, bet uz doto brīdi man ir sajūta, ka es esmu uz pareizā ceļa, bet, nu, protams, ir ļoti, tur ir tie vecie paterni, viņi jau vēl joprojām tā kā nāk līdzi, gribas lietas izprast. Un droši vien arī tas, kā es jums šobrīd to stāstu, tā jau arī ir kaut kāda mana izpratne, sapratne, ko es iespējams maz citādāk nevarētu iedot jums, ja es to nebūtu salkus tik tālu, ka es viņu saprotu. Bet kā tas būs uz priekšu, nu jā, es ceru, ka vieglāk un harmoniskāk nekā ir bijis līdz šim. Bet es domāju, ka tu viennozīmīgi pamanīsi, ka kaut kas ir mainījies. Tā kā tā. Labi, neviens cits neko neraksta, tad jā. Tad es jums visiem piedāvāju aizvērt acis un vienkārši paelpot. Brīvi savā ritmā un ātrumā. Sajūtot sevi. Sajūtot to, kas notiek jūsos iekšā. Vienkārši pajūtot, paesot ar sevi. Un tad, kad savienojums daudz maz ir izveidojies, es jums vienkārši tādu piedāvāju atcerēties, nonākt kādā tādā brīdī, vai ļaut, lai izgaismojās, parādās sajustas ar sajūtām, vai vienkārši atcerēties kā atmiņu, kad jūs esat darījuši kaut ko, kas tiešām jūs ir ierāvis tajā procesā tik ļoti iekšā, ka tā tas arī ir, kad apkārt pazūd laiks, apkārt pazūd telpa. Un ka jūs vienkārši esat tajā procesā, darat to, ko jums tajā brīdī patīk darīt, to, kā jums patīk darīt. Un pilnīgi sasmaliet
šo te enerģiju, uzpildieties ar to, ielaidiet sevi savā ķermenī šobrīd, šeit, tagad. Pilnīgi tā kā izdariet dziļu ielpu un ieelpojiet visas tās sajūtas, kādas viņas jums ir tajā radošajā procesā, ieelpojiet viņas šeit, šobrīd, sevi. Un ar katru izelpu sajūtiet, kā tā sajūta izplatās pa visu jūsu ķermeni, līdz pat kāju pirkstu galiem, roku pirkstu galiem. Matu galiņiem. Un tagad ļaujiet, lai šī sajūta, kas jūsos ir ienākusi, aizved jūs uz kādu tādu brīdi, kas vēl šobrīd nav noticis, kaut kur iespējams, kaut kādā nākotnes brīdī, vai vienkārši ļaujiet, lai jūs aizved tur, kur jūs aizved, kur jūs arī esat tādā radošā plūsmā, radošā izpausmē, un kur jūs iespējams darat kaut ko tādu, ko jūs līdz šim pat nekad neesat mēģinājuši darīt. Vai jūs varbūt esat zinājuši, ka jūs to varētu darīt, bet tā kā neesat iedomājušies, ka to tiešām tā var izbaudīt, tajā procesā būt, vai kaut kādu citu iemeslu dēļ jūs to nekad neesat darījusi. Un sajūtiet, kā ir tur būt, kā ir tajā sajūtā būt. Paši priekš sevis atbildiet, kas tas vispār ir, ko jūs tur darat. Kas tas ir par procesu, vai jūs tur kaut ko fiziski darbojaties, vai tas ir kaut kas cits. Varbūt jūs radat kaut ko nemateriālā vidē, varbūt fiziskā vidē. Varbūt kaut kā citādāk. Sajūtiet, vai tas, ko jūs tur darat, notiek jums vienam pašam esot, vai ar kādu kopā, kopradot. Un varbūt, ka pat parādās vairākas tā kā ainiņas situācijas, sajūtas, ko jūs vēl varētu darīt. Maksimāli ļaujieties, lai jūs šobrīd ved un rāda pat tās lietas, ko jums ar prātu ir grūti pieņemt, ka tā varētu, bet acīm redzot tā varētu, ja jums rāda. Ja kādam ir sajūta, ka tajā procesā, tajā sajūtā tur vēl ir kādu laiciņu jāuzkavējās, jāpabūt, jāsajūt, tad dariet to, uzkavējieties, piepildieties. Un tie, kuriem ir sajūta, ka var pamazām nākt atpakaļ, var pamazām atkal ieelpot dziļu ieelpu un izelpojot, arvien vairāk atgriežoties šeit atpakaļ, nekur dziļā meditācijā jau mēs nebijām, tā kā mēs tepat bijām. Un vienkārši pamazām atgriežoties atpakaļ, atvērt arī acis.
pieļauju, ka visiem tiem, kas gāja meditācijā, varbūt šobrīd kaut kāda tā kā pārdoma, sajūta, vai kaut kas, ja kādam ir sajūta, ka gribās padalīties, to var droši padalīties. Vai ir kaut kas, ko jūs pilnīgi noteikti negaidījāt, ka jūs to varētu darīt, ka tā jūs varētu sevi izpaust, un ka tā jūs varētu no sevis iedot kaut ko arī pasaulē šeit, kurā mēs esam. Ja kādam ir kaut kas, ko gribās ierakstīt, droši rakstiet. Es tikmēr, jā, tas, kas man šobrīd vēl nāk, zvanīt dziedāt. Jā, par dziedāšanu ļoti interesanti, jo man arī arvien vairāk nāk tās sajūtas, ka vajadzētu dziedāt. Bet, šeit arī viss kaut kas, tā kā vēl jāpalaiž, jāatlaiž. Bet es pilnīgi ticu, ka tas nebūs ilgi jāgaida, kad varēs arī tā izpaust sevi. Bet, jā, tas, ko es gribēju pateikt, tā kā šodien ir svētdiena. Svētdienas pēcpusdiena, es nezinu, kādi jums vēl ir plāni šai dienai, bet pieņemot to, ka visticamāk daudziem no jums šodien ir brīvdiena, tad es ieteiktu arī kaut ko no tā, ko jūs sajūtāt, pieredzējāt vai atcerējāties, aiziet un šodien arī reāli fiziski padarīt, lai kas nu tur nāktu. Redz, Zanē nāca par dziedāšanu, aizēju padziedi, izdziedies. Tiem, kam nāca kaut kas cits, aiziet padarīt to, kas jums nāca, jo tādā veidā, lai nav tā, ka meditācija ir vienkārši meditācija, kur mēs forši papeldamies un pēc tam iznākam ārā un pēc tam dzīvojam tā, kā dzīvojām līdz šim. Man šķiet ir ļoti būtiski, ka to arī aiziet un kaut nedaudz tā kā praktiski fiziski iezemē. Enerģētiski jaudīgi. Paldies tev, Zane. Man jau liekas, ka tev pašai par sevi process jaudīgi notiek, neatkarīgi no tā, ko es te darītu šajā galā. Bet jā, ja vēl kādam ir kaut kas, ko gribās pateikt droši, jo ja nē, man vienkārši pēc meditācijas, es nezinu kā jums, man pat īsti nav ko daudz vairs pieminēt, teikt, ja vienīgi to, kad iet un iezemēt kaut ko no tā visa dzīvē. Jā, paldies otrais Zanai arī. Jā, pilnīgi gribētos vienkārši tā pasēdēt un paskatīties riņķī apkārt. Bet jā, runājot par meditāciju un meditācijas vadīšanu, ļoti interesanti, kad tādus individuāli meditatīvus ceļojumus es jau gandrīz 3 gadus tā kā vadu, bet arī, lai novadītu pirmo meditāciju grupai, tas arī man nācās ļoti tā kā saņemties un uzdrošināties, jo man liekas smieklīgi, ka tu entos ceļojumus pa vairākām stundām esi vadījis un pēkšņi tu saproti, ka tu varētu nākamajos gaismas svētkos vadīt meditāciju, bet tev iekšā ir uztraukums, kā es to izdarīšu. Un šeit iziet publiski un novadīt, pat ja tā ir tāda ļoti, ļoti maza lietiņa, tāpat tas ir interesanti. Arī tas ir radošs process.
tie, kas ir vadījuši meditācijas, viņi to zina. Es šajā gadījumā varbūt nedomāju tik ļoti, ja tiek nolasīts no lapas, bet ja tiek kaut kas no sevis laists ārā. Bet jā, tā kā jā. Labi, es redzu, ka jūs visi esat tādās savās sajūtās, jo komentāri vairs nenāk, tad es jūs laidīšu visus tālāk, plašāk. Un tiekamies nākamreiz, kad mums jāsatiekās.